Šajā video tiks pastāstīts tas, kā programmā Microsoft Word ir iespējams izmantot pasta sapludināšanu. Pasta sapludināšana būtībā ir tāda lieta, ar kuras palīdzību mēs vienu dokumentu varam aizsūtīt dažādiem cilvēkiem. Piemēram, kad dokumentā mainās tikai kaut kāda noteikta informācija. Piemēram, cilvēku vārds, uzvārds, adrese vai kādi citi dati. Ja? Bet pamatā šis dokuments ir viens. Piemēram, tie varētu arī būt rēķini, jo arī rēķiniem ir viena forma, kur mainās tikai tā satura informācija. Tie varētu būt kaut kādi līgumi un tā tālāk. Lai mēs veiktu pasta sapludināšanu, tad pirmais, kas mums ir nepieciešams, tā ir datu bāzīte, jeb tātad tabula, kurā ir visa informācija, ko mēs liksim iekšā pamatu dokumentā. Piemēram, man šajā gadījumā ir sagatavots dokuments klientu saraksts, kurā iekšā mēs redzam, ka ir tabula ar dažādiem cilvēkiem, kuriem ir dotas dzīvesvietas, telefona numuri un kaut kāda parādu summa. Un šo te informāciju mēs gribēsim iesaukt iekšā brīdinājumu vēstulē. Tātad man ir sagatavots arī pamata dokuments, kurā mēs veiksim šo te pasta sapludināšanu. Un tā vēstule izskatās lūk šāda te. Vēstule visiem pamatā būs vienāda. Mūsu mērķis ir sagatavot tātad katram klientam pielāgot individuāli šo te vēstuli, kur atkarībā no tā, kāds ir adresāts, tiek iesaukt iekšā viņa informācija par adresi, telefonu un par parādu summu. Tad, ko mēs darām? Pirmām kārtām noliekam kursoru tajā vietā, kur mēs gribēsim ievietot pirmo lauciņu, un dodamies uz sadaļu Mailings. Šajā te sadaļā pirmā lieta, kas ir jāizdara, mums ir jāpiesaista šim te dokumentam tā mūsu datu bāzīte, tā mūsu tabula, no kurienes mēs ņemsim informāciju. To mēs darām zem pogas Select Recipients, izvēlamies Use an Existing List, tāpēc, ka mums jau ir eksistējošs saraksts, spiežam virsū, atrodam, kur mēs datorā esam saglabājuši šo te failu. Tā, izvēlamies klienta saraksts un spiežam Open. Tad, kad dokumentam klienta saraksts tiek pievienots, mums aktivizējās vēl vairākas papildus pogas. Un, lai mēs pievienotu attiecīgos lauciņus, tad mēs izvēlamies pogu Insert Merge Field. Tā kā tagad es kursoru atstāju pie vārda adresāts, tad es likšu iekšā personas vārdu, uz klaviatūras ievadu atstarpi, un zem šīs te pašas pogas atkal izvēlos nākamo lauciņu, kas būs uzvārds. Ja es vēlos, lai gala rezultātā šis te klientu vārds uzvārds parādās ar kaut kādiem teksta efektiem vai lai rakstzīmes ir kaut kādā savādākā krāsā vai izmērā, tad to visu es iestatu šiem te lauciņiem. Piemēram, es gribēšu, lai vārds un uzvārds tiek attēlots trekana rakstā. Tad es iezīmēju abus šos te lauciņus un uzlieku trekana rakstu. Nākamā vieta, kur es lieku kursoru, ir pie adreses, un izmantojot atkal pogu Insert Merge Field, es ievietošu pilsēta, komats, atstarpe, un liekam iekšā nākamo lauciņu, iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs. Klikšķinu tālāk pie telefons, ievietoju nākamo lauciņu, telefona numurs. Tālāk tekstā, tur, kur ir cienījamais vai cienījamā, lieku atkal kursoru, likšu iekšā klientu vārdu, atstarpe, uzvārdu, atkal atstarpe. Ja jūs šīs te atstarpes neievadīsiet, tad vienkārši jums gala rezultātā vārds un uzvārds būs kopā. Uzlikšu trekana rakstu vārdam, uzvārdam un uzlikšu slīprakstu. Tā, šeit maza kļūdiņa, komatu mums šeit nevajag, komatu mums vajag aiz vārds uzvārds. Un vēl viena lieta, ko mēs izdarīsim, tātad mēs iesauksim iekšā informāciju par parādu, tātad aiz vārdiņa sasniedzes, atkal lieku Insert Merge Field un izvēlos lauciņu parāds. Kā jau jūs nopratāt, tātad šie lauku nosaukumi
tie ir realitātē kolonu nosaukumi, kas man bija tabulā klienta saraksts. Tātad es ņemu kolonu parāds. Un parāda summu es gribēšu izcelt trepenrakstā un uzlikšu pasvītrojumu. Tas arī šajā dokumentā viss. Tagad mums ir palicis pēdējais solis, mums ir jāveic šīta pasta sapludināšana. To mēs darām izmantojot pogu Finish and Merge, zem kuras mēs izvēlamies Edit Individual Documents, spiežam virsū. Šeit jūs varat norādīt, cik dokumentus jūs gribat izveidot, vai visiem klientiem, vai konkrēti no līdz. Mēs atstāsim pie visi un spiežam OK. Tātad gala rezultātā jums tiek izveidots fails ar klientiem, kur katram klientam ir tieši viņam izsauktā atbilstošā informācija no tabulas klientu saraksts. Ja? Šeit mēs arī apakšā redzam, ka mums ir izveidoti 20 dokumenti, un ja mēs pāršķirstam, tad mēs redzam, ka tiešām katrā dokumentā ir savs vārds, uzvārds, adrese, telefons un šī te parādu summa. Paskatoties uzdevumu joslā, jūs redzēsiet, ka Wordā jums šis te pamata dokuments, kurā mēs ievietojām lauciņus, paliek ar tiem ievietotajiem laukiem, un tie jaunie dokumenti, kas ir tie sapludinātie dokumenti, tas tiek izveidots kā atsevišķs fails. Ja? Tad jūs šo te varat glabāt kā jaunu failu, un plusā jums paliek arī tas pamats dokuments, kur pēc nepieciešamības atkal, ja ir kaut kādas izmaiņas, mēs kaut kādas lauciņas varam dzēst nost, likt klāt un tā tālāk. Piemēram, ja mēs tabulā klienta saraksts pielikt klāt jaunu kolonu, mēs varētu iekļaut šajā dokumentā atkal kādu jaunu informāciju, jaunus datus no tās jaunās kolonas. Tas šajā reizē arī viss.